Labdien! Es esmu Aigars Ceplīts, kopīgās maģistra studiju programmas Jaunie mediji un audiovizuāla mediju māksla direktors. Ja mēs runājam par pašu studiju procesu, RISEB un Liepājas Universitātes kopīgā maģistra studiju programma Jaunie mediji un audiovizuāla mediju māksla piedāvā iespējas apgūt digitālajās tehnoloģijās, kas ir izmantotas gan tradicionāla audiovizuāla mediju mākslas produktu ražošanā, kā piemēram dokumentālās filmas, televīzijas raidījumi, video scenogrāfija, multimediju performance, digitālās mākslas instalācijas, gan arī jauno mākslas formu meklējumos, jo sevišķi imersīvo mediju jomā, kā piemēram augmentētā un virtuālā realitāte, 360 grādu video, interaktīvā naratoloģija, imersīvās vides un spēļu dizains. Veidojot audiovizuālo lekciju kursu moduļu sistēmā, ko programma piedāvā, ir iespējams arī studentiem apgūt specifisku projektu vadīšanas zināšanas, producēšanu un menedžmenta prasmes jauno mediju mākslas jomā un arī kreatīvās industrijās. Kopīgā maģistra studiju programma atbalsta RISEB augstskolas saukli Māksla biznesā, jeb Business Meets Art. Tas ir viens no programmas būtiskākajiem aspektiem, kur paralēli humanitāriem studiju kursiem programmā ir iekļaut arī producēšanas un biznesa kursi. Apgūstot studiju programmu 80 kredītpunktu apjomā, programma piedāvā 4 specializācijas. Audiovizuālie mediji un multimediju skatuves māksla tiek realizētas Rīgā. Savukārt specializācijas digitālā māksla un skaņu māksla un elektroniskā mūzika notiek Liepājā. Studiju formāts ir ļoti daudzveidīgs. Tas ietver gan lekcijas, seminārus un darbu mākslas laboratorijās. Programmas praktiskajā īstenošanā ir iesaistīta arī augstskolas RISEB arhitektūras un mediju centrs H2O6, kā arī mediju laboratorija Liepājas Universitātē MP Lab. Mācības notiek katru nedēļu. Pilna laika vakar nodaļai nodarbības notiek ceturtdienās un piekdienas vakaros no 6 līdz 9 un sestdienās no 9 līdz 12. Jāsaka gan, ka īpašos gadījumos, kā piemēram ārvalstu vieslektoru iesaist studiju procesā, lekcijas var notikt arī pirmdien, otrdien un trešdienas vakaros. Studiju procesam tiek ietvert arī 2 ikgadējie festivāli. Ikgadējais starptautiskā jaunā mediju nedēļa Update, kas risinās novembrī Liepājā sadarbībā ar IKSI Mākslas un zinātnes festivālu, un skaņas dienas maijā un jūnijā Liepājā. Gan RISEB, gan Liepājas Universitāte organizē arī regulāras gadskartējas starptautiskas zinātniskās konferences, kas notiek ikgadējā IKSI Mākslas zinātnes festivāla ietvaros Rīgā un Liepājā. Ja mēs runājam par pašu programmu un kāds tad ir programmas stiprās puses, šeit jāsaka, ka mūsu RISEB un Liepājas kopīgi realizētā maģistra studiju programma uzsvars tiek likts uz radošās prakses balstītu pētniecību un digitālo tehnoloģiju transformējošo potenciālu. Kaut arī Latvijā ir atsevišķas multimediju vizuālās un komunikācijas, datorgrafikas un dizaina un citas programmas, tomēr mūsu maģistra programmā ir unikāls uzstādījums, kurā tiek aptverts gan mākslas un pētniecība digitālajā vidē, kā arī uzsvars uz datu vizualizāciju, kultūras analītiku, audiovizuālu mediju un multimediju performance, producēšanas prasmēm, uzsvaru uz interaktīvo naratoloģiju, 360 grādu video, virtuālo pievienoto realitāti un arī mākslīgo intelektu. Studiju procesā piedalās docētāji un vieslektori no Latvijas un ārvalstu augstskolām, kā arī profesionālām organizācijām. Tā piemēram, vieslektors komponists Platons Buravicks akadēmiskajā vidē strādā arī RISEB studentiem un lasa lekciju kursu audio kultūru. Viņa interešu lokā ir jaunās tehnoloģijas mūzikā. 2023. gadā Buravicks saņēma Nacionālā kino augstāko balvu par kino mūziku filmai Nemierīgie prāti. Viņa mūzika tiek atskaņota festivālos Skaņu mežs, Dominant, Arts and Communication. Savukārt Debra Lavaine, kas lasa audiovizuālo mediju mākslas moduli, ir veidojusi vairāk kā 300 izrādes Losandželosas teātros. Doktora Asa Šmite ir Purvīša balvas laureāta, kas kopš 90. gadu vidus aktīvi darbojās laikmetīgās mediju mākslas laukā. Viņa ir saņēmusi ARS Electronic slaveno balvu un turpina revolucionārus panākums starptautiskā VR XR arēnā. Savukārt doktora Elēna Perlmana, RISEB docente un vecākā pētniece, ir jauno mediju māksliniece, kritiķe, kuratora un rakstniece no Ņujorkas, kas ir izveidojusi Noir a Brain operu pasaulē pirmo imersīvo interaktīvo smadzeņu operu 360 grādu teātrī.
Doktora Elenai Permanei ir iegūusi savu grādu Honkongas pilsētas Universitātes radošo mēdīju skolā.